Šaviņa mušas fani! Ir beidzot laiks 38. epizodē. 37. epizode starp citu saucās Kas tev nenogalina, un tur bija stāsti no Marijas Leskavnieces, Dācis Skreses un Janas Kalnīs. Un paldies, ka rakstījāt mums komentāros, rakstījāt ziņas Instagramā arī man par to, kā jums tie stāsti patika. Vienmēr ir liels prieks dzirdēt no jums atsauksmes. Un neaizmirstiet, kā man, Džemai Sudrabai, ir arī vēl viens podcasts, kurā es kopā ar Santu Biezo lasu sliktas grāmatas. Mēs lasam sliktas grāmatas, lai jums tas nebūtu jādara. 38. epizode ir par godu kino. Vispār kino cilvēki tā ir tāda lieta, par ko mēs bieži domājam. Mums ir bieži kino cilvēki pasākumos, viņi stāsta savus stāstus. Tajā brīdī, kad mēs uzzinājām, ka viena no mūsu stāstniecēm, ar ko mēs sākām šo sezonu, Zanda Ramāne, kur viņa stāstīja par to, kā būt otram režisora asistentam, ka viņai ir kļūst par režisoru, un viņai ir seriāls, kas saucās Praktiskā kokvilna, mēs nolēmām, mums viņa ir jāatbalsta. Tādēļ šī 38. epizode ir veltīta Praktiskajai kokvilnai. Tas ir seriāls, kuru jūs pavisam drīz varēsiet nostīties tetā. Tas ir arī seriāls, kurā es, Džema Sudraba, vienā nelielā epizodē spēlēju lomu. Es tur vadu pasākumu, un tā ir viena no tādām manām foršākajām dzīves pieredzēm, jo ir tā, ka es visai bieži vadu pasākumus, ik pa brīdim es piesakos un piekrītu to izdarīt, bet es vienmēr gribēju būt tā pretīgā, drausmīgi kaitinošā pasākuma vadītāja. Tāda, kas var redzēt, ka nicina visus cilvēkus, un liek viņiem darīt lietas, ko viņi negrib darīt, un ir pārāk sajūsmināti par katru mazo stulbo nieku, kas notiek tajā pasākumā. Un runātajā, tagad, mīļie, sagaidām ar lielākajiem aplausiem uzņēmuma vadītāju, tādā veidā. Un es beidzot varēju sev pilnībā izpaust šajā te pretīgās, kaitinošās pasākuma vadītājas lomā. Cik zinu, neesmu vēl izgriezt, bet tad jau redzēs, vai ne, kā tur tās lietas būs. Un pēc seriāla, starp citu, pēc katras sērijas būs arī neliela mana saruna ar scenārija autoru, ar grāmatas autoru, ar režisori, ar dažiem aktieriem. Tā kā noteikti skatieties Praktisko kokvilnu, kurai pavisam drīz jau vajadzētu būt jūsu televizoru ekrānos. Ko aiziet 38. mušas epizode Praktiskā kokvilna. Un mēs sākam ar Zanes Nuts stāstu Latvietes nepirž. Sveiki, labvakar! Super, paldies, Džēma, ka pieteici par to, ka visiem kā jāuzvedās. Reiz tas ļoti noder, jo līdz šim es publiski uzstājos tikai bibliotekās, un tur vidējā auditorija ir seniori, un reāli katru reizi vismaz viens guļ. Un es sev visu laiku saku, tāpēc, ka viņš ir vecs. Tā kā tas nav par mani, es neesmu tik garlaicīga. Bet es arī neesmu baigi interesantā, tāpēc es rakstu. Tāpēc es nekur neuzstājos. Diži. Bet jā, labi, ka mikrofons nav jātur rokās. Viņš man trīcē, tā kā man būtu paģirs. Labi, un visu pēdējo reizi tik ļoti uztraukusies biju, ka es aizstāvēju maģistra darbu. Un paldies par galvmāšanu. Un mans maģistra darbs bija par bērnu nolaupīšanu starptautiskajās tiesībās un kaut kas tāds. Un tagad es runāšu par pirmdieniem, tā ka man pēdējie 15 gadi ir bijuši ļoti augšupejoši. Izaugsme milzīgi. Un grāmata, kāpēc es tur noliku, nav tā, ko ir lasījis Džema šeit, bet tā ir tā, kuras kontekstā šis stāsts būs. Un šis stāsts ir trigerējošs, brīdinu. Es agrāk nezināju, ka viņš var kā trigerēt. Un par to arī ir tas stāsts, kā viņš satrigerēja latviešu sievietes. Varbūt arī kādu vīrieti. Kā redzat, grāmatiņas vārks ir tāds skaists, mīlīgs, latvietis nevar nemīlēt, to ir Jāņi un viss pārējais. Un grāmata ir par Holivudas aktieri, latviešu sievieti, romantikas, seks, vispārējais, ļoti realitātei pietuvināts stāsts. Un grāmata bija mērķēta un domāta, ka tā būs tā kā romantiska komēdija. Es iztēlojos kaut ko tādu, kur Jennifer Aniston varētu pietēlot un kaut kas tāds. Un tā bija man pirmais centieni uzrakstīt komēdiju. Laikam nepārāk labi izdevās, bet anyway, tas stāsts ir tāds. Tātad tur ir visādīgas ainas, kuras, manuprāt, baigs smieklīgās un loģiski, kas varbūt smieklīgās kā pirmdieni. Viena konkrēti tur ir aina, kur galvenā varone ir Jāņa Vakars, viņa ir Latvijā ar to Holivudas aktieri, viņa ir viņā rītīgi iemīlējusies, bet viņa ir darbiniece, tā kā strādā ar viņu. Un viņa negrib izrādīt tās simpātijas, bet
Bet viņai, protams, viņas ir, un tagad ir Jāņi, vēls vakars, tumsa, viņas laukos tur tusē absolūti realistiski, bet, jā, tā tur tas notiek. Un viņa iet mājā iekšā, jo viņai stolti vajag. Viņa ir viena pati, tur klusa lauka māja, visi tusē ārā pie ugunskura. Kamēr viņa gaida, kad atbrīvosies tolete, viņa tur pēta kaut kādas bildes, un tieši ienāk tas Rodžers, tas Hollywoods aktieris, un viņš viņu izbiedē tajā klusumā, un viņa tajā izbīlī iebļaujas, palacās un nopiržās. Un tajā brīdī viņa tā kā, jo man tas likās nenormāli smieklīgi, un viņa tur tā kā pagriežas, viņš diezgan tālu, bet viņa, lai viņš nāk tur klāt, tur tāds romantiski ainšs, ar tur kaut ko, aliņu iešvilpis, tur šim ar kaut kāda romantika parādījusies, un šī, lai viņš nesajūt, ka viņa ir pirdus, viņa tur mēģina to smaku dabūt prom, un visādīgi tur izvošņāt gaisu, lai viņš nesmird un nesajūt, kā tad tagad tādā, man tas likās baigreicīgi. Tagad iznāk grāmata, es gaidu pirmās atsauksmes, tur jādēž cilvēku forši, un tad es saņemu vienu, un pēc tam nākošu, un rītīgi smago atsauksmi, un par ko cilvēki cepās, par to, ka vienkārši fuja autorei, kā drīkst rakstīt romantiskā grāmatā, kad sieviete nopirdās. Jā. Jo latvietis nepirž. Un vispār kauns un negods man. Un vispār, kad lasi tur baigā romantika un pēkšņi pirdiens, visas meķis esot nosists, kā lai vispār koncentrējas vēl nopietni tur, pizdiets, karoči, visu karjeru izvest labi. Es domāju, reāli tajā laikā es vēl nebiju tā pieredzes pie atsauksmēm, tagad man pietiekami daudz sūdīgu atsauksmi, un man reāli ir pofīgi. Tajā laikā es ļoti, ļoti pārdzīvoju. Un tas man vēl bija tādi pirmsākumi. Jā, vārds sakot, un es tagad tajā savā stresainajā to brīdī, es reāli raudāju, es godvārds raudāju par tām tu lasi par to, kā noliek manus pirdienu rakprakstus, un es sēžu, es domāju, nopietni zani, kas tev prātā bija. Kāpēc? Es reāli savu šķetinu, jo es esmu tāds ļoti iekšpusvērsts cilvēks, kurš laiku tur baigo apzinātību kačā augšā, un es tur visu kaut kā mēģinu izzināt sevi, tur kādas domas man galvā skan tā, un es arī, kāpēc es tā kā rakstīju par pirdieniem, kāpēc man likās, ka tas smieklīgi, un tur šķetinu, es domāju, lai otrais tāds kļūst nepieļaujas, un tad man nāk atklāsme, un es saprotu, kāpēc man stāsts, kāpēc tie pirdieni. Un tas stāsts ir tāds, ka es arī esmu sieviete, kas nepirž, es biju šī sieviete, un es esmu precējusies ar vīru, mēs esam kopā jau 20 gadus, un mans vīrs reāli ir tāds svētais. Es iztēlojos, ka mēs tu nomirstam, un tur tas Pēters vai kas stāv pie tiem vārtiem, un laiž iekšā, un vīri viņš toči ieraudzīs, Aigara teica, nāc, tev tur VIP vieta rezervēta. Viens no reti labajiem vīriešiem, viņš ir brīnišķīgs tētis, brīnišķīgs vīrs, un viņš vienmēr mani atbalstīs, es vienmēr viņa acīs esmu skaista, lai cik es drausmīgi iztītos, un viņš vienmēr uzmudrinās, un, brīnišķīgs vīrs, bet es neesmu tik brīnišķīga, bet, kā viņš saka, diezgan rēcīgi es esmu, vismaz ikdienā, un viņam ar to pietiek, paldies Dievam. Lai vai kā, tas stāsts ir tāds, ka es kaut kādu iemeslu pēc, man liekas, Kosmopolitāna žurnāla dēļ, vai tāpēc, ka es vispār augu tajā laikā, kad bija visādīgas, 90, kad es augu. Un es biju izdomājis, ka sieviete nepirž, viņas nedod Dievs, es nopirdīšos kādreiz savā puiša priekšā, es viņa acīs vairs neeksistēšu kā sieviete. Un es godvārds nezinu, no kurienes man tāda doma bija, bet es pat ritīgi džadžoju arī tās sievietes, kas kādreiz tur pirž attiecībās, un liekas vienkārši kā nopietni. Jo es zinu, ka man ir draudzene, kur stāstīja, viņa tādā mazā istabiņā ar savu to brīdējo draugu dzīvoja, un ka viņa bija tā pa nakti piepirduši, ka viņai bija bail elektrības laik tiešā, lai neuzsprākst. Un es toreiz domāju, stāsts ir baigi reicīgais, bet come on, tā kā viņa taču sieviete to arī pirdi. Jā, un es biju starp šīm sievietēm, kas nepirž, un es domāju, ka nedrīkst. Un tagad, ka pēc tiem 12 gadus mēs jau esam kopā, un man piedzimst bērns, un tad, kad piedzimst bērns, tur baigi daudz, kas izmainās lejā. Un tad tam aparātam aizmugurē vienalga, pirž vai nepirž, viņš dara, ko grib, vismaz manējais. Varbūt citām paveicās. Manējiem tur sākās pašam savu galvu. Un to brīdi bija tā, kad man dēls, un es to brīdi vēl man bija tāds pilnīgi hormonu prāts, tur viss bija slims tajā laikā, un tas bija pirmais mēnesis līdz dēlam, un es atceros, bija situācija, kad vīrs pošas uz darbu, smērē maizītes virtuvē, un es vienā istabā ar to savu dēlu, viņš ir uz grīdas, zīdainītis uz tādu savu paklājiņu, un es pie viņa liecos klāt, un kā liecos, tad nenormāli skaļi nopiržos. Risiņš tā kā, mans vīrs, viņš neredz, jo viņš dzird mani, jo mums tāda vaļēja tā istaba, bet viņš neredz to. Un viņš no virtuves bļauj, wow, knutiņam jau tik skaļi sanāk. Un es tā rītīgi nosarku, un jā, tas bija knutiņš. Un es iekšā domāju, vienkārši ārprāts, čau, bet labi.
neko nesaku, vīrs aiziet uz darbu, un es tobrīd tajā savā hormonu kreizī prātā sēžu un visu dienu pārdzīvoju. Un es domāju, vienkārši, ak, tad Dievs, kas tu pa māti, pirdienas uz bērnu novelt, vienkārši viss. Bāriņties tūliņ būs klāt, sīko noņems, vienkārši eit nost. Ne, tas nav labi, tā kā man ir kaut kas jādara lietas labā. Un atnāk vīrs mājās, un es ar to savu bērnu rokās sagaidu viņu pie ieejas durvīm, šūpodam. Tur. Es saku, man bija diezgan traki, viņš pēc nekad nevarēja nākt, nevarēja saprast, vai es tur kaut ko stulbu nebūšu izdarījusi. Un viņš ienāk ieraug to man bālo seju, un es saku, mums jāparunā. Un viņš saka, kas noticis? Knutiņam kaut kas tev, kas ir, viņš ir tik satraucies. Es saku, tev ir jāapsēžās. Un es viņu tur pat viestabā, viņš apsēž, saka, stāsti, kas noticis. Un es saku, atceries no rīta to pirdienu? Viņš saka, jā. Es saku, tā bija es, kas nopirdās. Ir sēko tāds klusuma mirklis, viņš domā. Viņš saka, un? Es saku, es nopirdos. Viņš tā, tu gribi teikt, ka nekad dzīvē nebija pirdusi? Es saku, nu biju, bet ne jau tā, ka tu dzirdi. Viņš saka, tu 12 gadus turēji iekšās? Es saku, jā. Viņš saka, tā klaid ārā iekšā sabeigs trakā. Un es atceros, toreiz sēžu, skatos viņus, domāju, ej, tu nost, es esmu tā iemīlējusies. Man tas likās skaistākais, romantiskākais mirklis. Es domāju, ja viņš mīl manas pirdienas, vispār man nav šaubu par mūsu laulību. Un tagad es pieržu kā traka. Es reāli varētu būt pirdienu influenceri. Visi vai teikt, laiž tā ārā. Tā ir tik laba sajūta. Baigi patīk. Un šim pofīgi, šim reāli ir vienalga. Viņš tikai ņirds, viņš saka, tu visu šo turēji iekšā. Viņš ik pa laikam, kad atkal man aiziet jau tā, ka traki, viņš saka, nopiet tik daudz ir. Un tā, bet mēs esam laimīgi, jā. Un tāpēc, jā, es zinu, ka tā tie, kur nepirš, šis triggerē, un šī ir tā tēma, ko vajadzētu vairāk runāt. Un vispār, jā, es esmu kopš tā laika arī sapratusi, man liekas, mēs Džēmu apspriedām, ka varētu tādu kā padoms randiņiem, pirmajos randiņos tā kā iet nopirsties un skatīties to reakciju. Ja čāls pieņem, tad tā kā zaļais karoks, ja ne, sarkanais, un varētu sadīgi. Es varētu reāli būt pirdienu influenceri, jo man baigi patīk. Tas bija forši. Un principā, jā, tas arī bija viss, ko es varēju pateikt. Zane, paldies tev, ka atnāc un vienkārši izklaidēja mūs vienkārši pilnīgi vaiprātīgi. Un galvenais, Zane pirms tam stāstīja par to, kā viņa iepriekšējā naktī esot sapņojusi par to, ka viņai jāuzstājas ar stand-up un viņa nezina īsti, ko darīt, un tad viņa tur sagaida kaut kādas ieteikumus, un viņa īsti nezina, ko teikt. Un tas tiešām bija kaut kāds pilnīgi vaiprātīgs stand-ups, ar ko uzstājās Zane. Es domāju, jūs jūtat to enerģiju, arī to, kas notika zālē tajā laikā. Un tiešām, vai tiešām tā ir, ka sievietes nepirš, ka jūs to slēpjat? Atrakstiet mums, mēs reāli gribam zināt. Mūsu otro stāsta brīnišķīgā režisore Zanda Ramāna. Un stāsta nosaukums ir Lokācija. Laikam pilnīgi nesaistīt, kā var tikt mušā ar seriālu, kas vēl nav iznācis, ir varbūt, domāju, ka tam nav sakritība, ka Džēma ir filmējusies šajā seriālā, un Džēma ir vadījusi arī, veidojusi raidījumu ar intervijām aizkadrā. Domāju, tam nav vispār saistība, bet tie, kas man zina, un kā kāds ir dzirdējis pirmo stāstu, es vispār esmu ilgus gadus strādājis par pirmo režisoru asistentu, un tas ir tas Bombas ar rāciju. Līdz ar to es esmu laikam būs pieradusi, un vēl joprojām esmu pieradusi būt Bombas ar rāciju, un es par to neiebilstu, tad es varēju saģērbties skaisti, jā, jo tagad tu taču esi režisori, un Džēma man teica, pastāst, kā tu samanifestēji, kā tu kļuvi par režisoru, un man ritīgi jābēdina Džēma, jo es to baigi nemanifestēju, bet tā vienkārši dzīvē sanāca. Kas ir forši, jauna pieredze, hei, pamēģinam, bet tas, ko es negaidīju, ir tas, ka tu vienā dienā esi Bombas ar rāciju, visi tev uztver, tu esi mūsu profesionālais darbonis, viss baigi labi, tu visu saproti, un tad tu esi režisors, tu esi tā mākslinieci. Tu neko nesaproti, bet visi gaida no tevis nenormāli labus lēmumus, un tad, kad tu viņiem pasaki savu lēmumu, viņi domā, jā, šis ir debils lēmums. Ok, stulbi. Lai jūs saprastu, kurā posmā mēs esam, šodien ir jānotod Go3 finansētāji, pasūtītāji, paldies, pirmā sērija, un es vakar rakstīju producentam, bet lūdzu pārskat to pēdējo versiju, vai tur viss ir ok. Un viņš atsūtīja, vai ir kosmiski labi. Es teicu, es vienkārši ceru, ka nebūs kosmiskā pakaļā. Tā kā jums, diemžēl, neesat redzējuši, es jums izstāstīšu par to, kā tu pēkšņi no Bombas ar rāciju nonāc par režisoru un visu tev nenormāli respektē kā mākslinieku. Vai arī drīzāk mākslinieciskas dvēseles tevi atrod.
Un tu vienkārši nekavējoties esi cits cilvēks. Un mēs braucam meklēt lokācijas. Lokācijas seriālam ir jāmeklē daudz un dažādi šausmīgi ilgi nočakarējumus ar dzīvokļu meklēšanu, bet mums ir jāatrod viesunams. Nu labi, mēs meklējam dažādas, neteikšu, kurš viesunams tas ir. Un ja šis Džeks, par kuru es stāstīšu šo stāstu, klausās, lūdzu piedod, bet tā ir mana sajūta par tevi. Mēs ar Rainu, ar izpildu producentu piebraucam pie lokācijas, kur jau stāv mūsu lokācija menedžers un runājas ar Džeku. Un kad mēs kāpjam ārā, šis lokācija menedžers rāda. Es tā, ok, labi, bet vieta ir ļoti jauka, mums jāmeklē skaists viesunams, mums ir skaists viesunams. Pienāk Džeks, mēs pieejam pie šī čaļā, un viņš tā, kurš te ir režisors? Es tā, es? Un viņš tā, nu jā. Bet tu esi pieredzi, ka tu atbrauc lokāciju, tev ir principā tā, kur jums ir tās lokācijas, un tad tu nenormāli ilgi stāsti, ka jums nav naudas, un kāpēc jums vajadzētu iedot mums to par brīvu. Tas ir principā tas, uz ko tu esi sagatavojies. Šis Džeks man aptur un saka, mums ir jāparunā. Ok, mums ir jāparunā par scenāriju. Ok, viņš saka, man kaut kas tajā sērijā nepatīk. Un aina nav pārāk sarežģīta. Tur vienkārši 3 meitenes atbrauc uz viesunām, padzert šampīti, parunāt par džekiem. Nav kosmiska zinātne, nav arī kaut kāds nenormāli deep art house vai kaut kas tāds. Viņš saka, man kaut kā nepatīk šis. Mūsu viesnamā mēs neesam pieraduši, ka dzer vīnu, un tas mums tā kā neiet kopā. Es saku, ok, bet mēs jau vispār principā rādīsim tikai vienkārši jūsu namiņu, un mēs jau varam pat nerādīt jūsu nosaukumu, un tā kā principā ne. Viņš saka, ok, tas nav par filmēšanu, tas ir par pieredzi. Un es tā, labi, un es principā rādu, vai braucam, netērējam laiku, šis būs ilgi. Viņš saka, bet pagaidi, bet man ir ko teikt. Viņš saka, es tev gribu radoši palīdzēt, es redzu, ka tev ir vajadzīga palīdzība. Es saku, ok. Viņš saka, vispār es esmu bišķi kaut ko pamācījies par kino. Man baigi patīk tā kino, un es vienkārši arī kaut ko par tiem kadriem gribu parunāt. Viņš saka, un tad es redzu to mūsu viesunam mājiņu, un tad ir tādi, man tie linčiskie kadri patīk. Es tāds Davida Linča fans esmu, un es gribētu, lai tur tā viegli, lēni slīd. Un es vienkārši tā kā, ko? Un tad viņš saka, ok, labi, ja tev nepatīk Linčs, man patīk arī Džims Džārmušs, es domāju, kaut ko viņa stilā. Es saku, jūs saprotiet, ka tas ir visvienkāršākais sieviešu seriāls, ko varētu pielīdzināt nenormāli slavenai Davida Linča filmai seriālam Sex and the City. Viņš tā, mums būs jāpadomā. Tajā mirklī man izpildu producenti ir izdarījis gan pašnāvību, tā kā braucam prom, un es saku, laikam mums tur tā nesakrīt tā radoši. Viņš saka, bet es tev gribu palīdzēt. Es tev tiešām gribu palīdzēt. Ejam skatīties tās mājiņas. Es domāju, ok, labi, es jau skaidrs, ka mēs te nefilmēsim, bet mēs ejam tā mājiņa nenormāli maziņa. Viss, kas ir filmētājiem vajadzīgs, ir plašums, pat ja viņi rāda kaut ko nenormāli maziņu. Skaidrs, ka tur vienkārši nav iespējams nofilmēt. Es esmu ļoti priecīga par to. Viņš saka, jums te ir baigi maziņš. Jums te nevar nofilmēt. Viņš saka, pagaidi. Vajag domāt par leņķiem. Un es saprotu, ok, šīs Džeks zina daudz vairāk par mani. Un viņš saka, es tev vēl pirti parādīšu. Es domāju, pats man pat nevajag pirti tajā seriālā. Viņas iet baļā, man neinteresē tā pirti. Nē, ejam pirti. Es saku, ok, labi, ejam pirti. Un viņš iet. Viņš saka, kas tev tur pa aktieriem ir tajā seriālā? Es saku, Igors Šelegovskis, tur mēģina kaut kādas, kas ir gudrākie vārdi. Saku, Tuta, Liena Sebre, apmēram šādi. Un viņš saka, vispār es tev gribu kaut ko piedāvāt. Vispār viņš pagriežās. Es esmu tāds psiks. Man iekšā šitais ir iekšā. Un es tā, wow. Un viņš saka, ja tu vēlies, es esmu gatavs. Es reāli, ja tev vajag šo palīdzību, es esmu gatavs būt šajā seriālā. Un es wow. Es saku, baigi stūbi, mums tur viss ir romantika, meitenes, džeki. Viņš pagund, nav neviens tāds bišķi psiks, jo es tāds bišķi psiks esmu. Es saku, ok, mums jāpadomā, vispār jau diezgan tas kastings tāds noslēdzies. Viņš saka, tad nefilmēsiet. Es saku, laikam mums jāapstās vēl citas lokācijas, baigi skaisti pie jums ir, bet mēs vienkārši pameklēsim. Un viņš saka, un tad tas kastings arī nē. Es saku,
nē, mēs jums piezvanīsim. Un viņš vienkārši teica, ok, ja tev ir vajadzīga kaut kāda radoša palīdzība, neuztraucies, es esmu gatavs tev palīdzēt. Un es sapratu, ka, tad, kad tu esi režisors, tā tu atrodi savus mākslinieku draugus. Tā kā, lai čalim laba veselība, bet es biju tik apjukus pēc šī brauciena, kad mēs izbraucām ārā no viņa līkuma, es teicu, lūdzu apstājamies, man jāuzpīpē, man šis ir jāsagramo, jo visu šo laiku es biju šausmīgi pieklājīgi un, daudz laimes Davidam Linčam debesīs. Tā kā tas arī mans stāsts. Zanda, paldies tev par brīnišķīgo stāstu, par tavu pozitīvo enerģiju, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas nebūs tavs pēdējais seriāls, un tev būs vēl ļoti daudz seriālu, un tev būs mākslas filmas, un tev būs varbūt, ja tu gribēsi dokumentālās filmas, un pilns plaukts ar lieliem kristapiem. To mēs tev visi novēlam. Un jācer, ka citās reizēs, es nezinu, Zanda, varbūt tomēr tas vīrietis būtu pelnījis būt kādā no tavām filmām. Nu tajā, kur tomēr tu varētu drusciņi Almodovara veidā, vai varbūt kaut ko tādu tumšu, Davida Linča stilā uzņemt. Es būtu tāda pasākuma vadītāja, pilnīgi traka, līdzīgi kā teica tas vīrietis. Nu tu padomā, Zanda. Starp citu, praktiskajā kokvilnā bija arī seksa jeb šo intīmo ainu koordinātori. Viens no cilvēkiem, kas ir pirmais, kas Latvijā par to ir sācis runāt un šo sācis darboties, ir Māra Sleja. Šeit ir Māras stāsts, koordinātore. Tā, šodien es mēģināšu izpildīt to, ko tu man liki, pastāstīt par intīmo ainu koordinēšanu. Es tiešām vienmēr mēģinu darīt tā, kā man liek. Bet pirms tam es pastāstīšu, kad es izskatos šādi, jo es biju pārgājienā, man ir pārgājiena zābaki un man kabatā ir nazis. Uzmanību. Bet tas ir tāpēc, ka, es biju pārgājienā Madara kosmetika pasākumā, sēnes lasījām un tā, bet idejas, kāpēc gribēju sākt ar šo, tur aizmugurē ir kino cilvēki, jā? Paceliet rociņas, pamājiet kino cilvēki, visi arī to es kino cilvēks bet Zanda, Raina, pamājiet, viņi tur ir kino cilvēkiem. Un kaut kad man viens kino cilvēks teica, ka kino cilvēki principā izskatās kā bomži un dzīvo kā bomži. Jo pilnīgi random vietās viņiem ir lokācijas, viņi sēž tur pīpē. Tā kā reāli kaut kāda, kur tur būtu jānofilmē kaut kāda eja, un tur būtu 100 cilvēki, kas vienkārši sēž tupi un vienkārši, un izskatās pēc bomžiem. Aptuveni kā es šodien, bet tā vienīgā atšķirība, kā atšķir, ka tas nav bomzis, bet tas ir kino cilvēks. Viņam ir kas? Rācija! Tieši tā, bombas ar rāciju beidzot esmu arī es. Un principā savā darba vietā es esmu bijusi modeli, TV raidījumu vadītāja, un kas tik vēl ne, beidzot es izskatos šādi. Tā kā nodicējuši tušu ar ērcēm, gan jau kaut kur jūs no meža, bet idejas, ka man vispār nav jādomā, kā es izsos, bet šodien starp citu sataisīju Dysonotus. Tas tā, lai tomēr tā vecā Māra modeli nāk ārā. Bet idejas, ka tas, kad ir diezgan patīkam sajūta būt kādam tu esi, jo tu esi ārpus kadra, un pievienoties tevi superīgajai komandai, jeb kompānijai, kas ir tie cilvēki ar rācijām, jo man beidzot ir arī rācija. Man 5. projekts tikko bija, un tu man iedeva rāciju. Bet, jā, liels paldies, jūs var ļoti lepojāt. Es nedaudz iestīšos telefonā, jo man tomēr ir satraukums, ja es tā uz pusi aktrisa arī dažreiz bijusi, ja, tu jūs arī zināsiet, kur es esmu bijusi aktrisa. Bet man jums ir jautājums, var arī jautājums? Man jums ir jautājums, cik daudz no jums ir skatījušies kino filmas, kur ir seksa ainas un jutušies tā ainu laikā, skatoties tā bišķi nērti? Paceliet rokas, tā, ka tu skaties un tāds, kaut kas nav brīnišķīgi, diezgan daudz podcastu klausītāji, te vismaz puses tādi cilvēki, kas jutušies nērti. Un es ilgi, es arī esmu skatījusies tādas ainas, man tās, kas tur ir, galīgi, seksīgi, tur viss notiek, bet, kaut kas nav labi. Un tad es sapratu, kāpēc nav labi. Tāpēc, ka lielākoties līdz šim daudzus gadus, kad ir taisīts šīs ainas, aktieri arī paši nav jutušies ērti šīs ainas taisot. Daudz stāstu, kur aktieri ir dzēruši, piedzērušies, lai tik varētu izturēt to vispārējo. Un varētu būt tā, ka tad, ja aktieris nejūtās labi, un tad arī skatītājs izjūt to, ka nejūtās labi, un kaut kas tur tā kā nav īsti kārtībā. Bet neaizmirsīsim arī to, ka nērti jūtas arī laukumā visi cilvēki, kas sēž un skatās šo procesu. Līdz ar to apsveic, jūs esat tikuši kaut kādā nofilmētā diezgan nērtā situācijā, kas īstenībā pretīgi, bet viņai vajadzēja būt romantiskai, un tur neviens nepirda. Kas arī ir interesanti par pirdienu. Es tiešām satraucos, šis tik aizraujoši. Es ieskatīšos tā. Bet es esmu kļuvusi par intīmo ainu koordinātoru, man ir certifikāts 2 gadus, jau esmu intīmo ainu koordinātoru, bet kas tad ir intīmo ainu koordinātors? Tas ir cilvēks, kas filmās palīdz veidot seksa
ainas, simulētas seksa ainas, jeb kailumu, un tas ir līdzīgi kā stunt coordinator, jeb cīņas koordinators, kas ir tas, kas palīdz veidot visas cīņas ainas. Un ticiet vai nē, cīņas ainās, tas, ko jūs arī redzat, un arī varbūt dažreiz jūtaties nērti, tur pa īstam nevienam galvu nenorauj, tur pa īstam nevienam sirdi neizrauj, un zombijs neapēd pa īstam. Tas ir simulēta. Jā, es atvainojos. Spoiler alert. Un zinājāt, arī seksa ainas īstenībā filmām vajadzētu būt, simulētām. Un tad varbūt jūs jautāsiet, kāpēc jābūt simulētām, kāpēc nevar ar seksu nodarboties filmās pa īstam. Pirmkārt, tāpēc, ka, piemēram, Amerikā ir likumdošana, kas neļauj, ka jūs, kā skatītāji Netflix HBO, skatāties filmu, kur ir bijis īsseks, jo tas tiek definēts kā porno. Porno mums ir pilns, bet Netflixā un visur citur mēs porno tomēr neskatāmies, jo tā ir māksla. Tas ir viens iemesls. Un otrs iemesls arī ir tas, ka filmēšanas laukums tomēr ir darba vieta. Un nevienam filmēšanas komandā nav jāatrodas darba vietām, jāstāsta, ka citi nodarbojas ar īstu seksu. Tāpēc nodara šādām ainām ļoti intīmo ainu koordinators. Bet jūs varbūt teiksiet stop. Kādā sakarā, visus taču šos gadus ilgos, intīmo ainu koordinators nav bijis, visus taču darījām, bija perfekts ainas, kādas tik nav Last Tango un Paris, un kas tik nav redzēts un tam līdzīgi. Bet tieši šīs ainas ļoti bieži ir bijušas tās, kur pēc tam izrādās ir bijis ne īpaši patīkamas pieredzes, traumatiskas pieredzes un tiešām ne tie paši labākie stāsti. Arī mums pavisam nesen bija kinofilma Analoga, kas sacēla nelielu skandālu Latvijā, vismaz kinoindustrijā, un tad pēkšņi uzrādās arī latviešu filmas, kas sāka izmantot intīmo ainu koordinators, par ko es ļoti, ļoti priecājos. Bet kā es pati nonācu pie šīs filmas? Es domāju, ka es teikšu citādāk, pats teikšu tā, kā es gribēju teikt. Es nofilmējos sliktā Andreja Ēķa filmā. Es negribēju teikt sliktā no sākuma, bet šodien dzirdot to, kā viss turpina notikt šajā industrijā, es tomēr teikšu, jā, Andreja Ēķa filmā nofilmējos. Man bija simulēta seksa aina, īstenībā pilnīgi easy, tur salīdzinot ar normu, bija tas seriāls Visu normu, neko es tur nedarīju, es tur pasmažoju puķīt, labākajā gadījumā man sūkā īkšķi un ko tur vēl, bet pabučošanās bija. Un it kā jau viss kārtībā, nekas īpašs, vai ne, es tur pat nebiju kaila un tāds, ko tu ņemies, tas taču nekas nebija. Bet pēc tam 2 dienas pēc filmēšanas man bija tāds, kaut kas nav labi. Kaut kas tā kā, tāda frustrācija, līdzīgi kā tagad es satrauksies, bet pēc tam bija tāda frustrācija, un es domāju, man gribās piedzerties, man vienkārši gribās brutāli piedzerties, lai tā kā dabūtu ārā. Bet es tā vietā, lai piedzertos, aizgāju pie terapeita. Un pie terapeita es nonācu pie daudziem foršiem secinājumiem, piemēram pie tā, ka ķermenis visu atcerās. Ka mūsu ķermenis, lai kā mēs teiktu, tas nav pa īstam, tas ir tikai joks, tas tikai tēlo, man šis čalis vispār nepatīk, tas nekas, kas pirmo reizi bučojos ar citu čalu 10 gadu laikā, bet darbiņš mīš, #darbiņš mīš, to var darbiņā, jau zin kā var. Un es saprotu, ka mans ķermenis reāli atcerās. Un šajā filmēšanā man ļoti pietrūka tas, ka man būtu kaut kāda tehnika, kaut kāda veidi, kā izdarīt tās lietas, vai mūs sagatavo, vai pasakot, es esmu Māra, es neesmu Justīna, es esmu Māra, vai kaut ko tādu, un tīri, kā mēs dažreiz sakam, mindfucks tam aktierim, ka viņš dara kaut ko, kas viņš nav. Bet jā, man tiešām pietrūka kaut kas. Bet es gāju pie terapeita, esmu vēl laimīgi precējusies, par ko man liels prieks šajā gadījumā. Bet jā, tajā laikā arī ļoti populārs bija seriāls Bridgerton. Pats liet roku, kurš ir seriālu Bridgerton redzējis vai zina tādu. Starp citu, drīz būs 4. sezona, ar ko mēs gaidām nepacietību ceram. Un tur bija nenormāli labi seksainas. Kurš piekritīs, ka ir, ja? Jā, kratam galvas, jā. Tāds, ka tu skaties un tev nav nērti, tev nav pretīgi, un tev tāds, tā kā nav porno, šis nav porno, bet ir tāds, šis tāds tiešām kaut kas man pilnīgi tagad caur ķermeni tirpiņas. Un domāju, kas tur ir citādāk nekā līdz šim? Un izrādās, tur bija intīmo ainu koordinators, un man bija tāds, kas tas tāds? Tad es 2 gadus to vien darīju, kā googlēju, tad vēl nebija ChatGPT, googlēju, skatījos, kas tas tāds ir, kā tas notiek, kaut kāds workshops, kaut ko, un man visi draugi saka, taču riktīgi tavu profesiju, Mārta, tev tas tā interesē, aiziet, un es nē. Un tad es saņēmos pēc tiem 2 gadiem un pieteicos skolā, tiku iekšā skolā, Amerikas skolā, un sākam online, tad Zviedrija, viss kaut kas, un es iztērēju, tāda vidēji laba Renault busa cenu, lai samaksātu par šīm mācībām. To jūs varat saprast, kāds Renault cik maksā. Viņš nebija lēts un nebija arī pārāk dārgs. Jā, un starp citu, tagad mēs jau esam 7 intīmo ainu koordinators certificēts Baltijā, par ko es arī ļoti, ļoti priecājos, jo pirms 2 gadiem mēs bijām tikai 3. Bet kā īstenībā notiek reāli intīmo ainu koordinēšanas darbs? Parasti ir zvans, kur saka, mums vajag intīmo ainu koordinatoru rīt.
uz laukuma. Nu, labākajā gadījumā, protams, tas tā nav, jo process īstenībā sākas jau kastingā. Visforšāk ir tad, kad, piemēram, tevi uzaicina uz filmu, tev uzreiz saka, režisors Zanda grib, lai šajās ainās būtu tāds kailums, vai tu būtu piekritus, izstas scenāriju un tam līdzīgi. Mēs informējam aktieri, un viņš mums dod informētu piekrišanu, ka jā, viņš būtu gatavs iespējams šajās te lomas ietveros būt tur kails vai simulētā seksā pielīties. Tad es veicu vēl, protams, arī pilnu scenāriju analīzi, ejot cauri visam scenārijam, skatoties, kur ir iespēja, ka varētu būt mazākā intimitāte. Starp citu, intimitāte skaitās arī tad, ja ir ģimenes loma un tur ir mazs bērns, kurš šie vecāki skūpsta. Jo vecāki ir varbūt random cilvēki un bērns arī, un īstenībā bērnam tas var būt diezgan liela ķermeniska kaut kāda pieredze, ja to nesagatavo, kas, ar citu, arī ir ļoti interesanti. Protams, arī dzemdības, morgainus, viss tās, tā kā es eju cauri un tāds krīps skatos, pliks pups, kaut kas tur vēl, ok, labi, jā, šis varētu būt. Tāda man ir tikšanās ar režisoru, kur mēs diezgan skrupulozi ejam cauri visām tām ainām, ko es esmu atlasījusi. Ir filmas, kur ir 2 ainas, ir filmas, kur ir 50 ainas, tad ir tāda intimitātes, tikšanās, kur varbūt arī operators, varbūt arī māksla, varbūt scenārists, cilvēki, kam šis ir svarīgi. Un tad mēs izjām cauri, kā režisors ir iztēlojis, kā viņš gribētu, kā viņš redz to tēlu attīstību, un tad es ķeros pie aktieriem. Saku, čau, hei, es esmu intīmā koordinātora, sapratu, ka tas piekrišķi loma, vai zinu, kas ir paredzēts, nē, ok, ejam cauri. Un tur man galvenais ir noskatot, kādas ir robežas katram aktierim ķermeniskās, jo, kā es vienmēr saku, jebkuru stāstu var izstāstīt ar jebkuru robežu. Mums nav jāsapiš nevienam cilvēkam ne ķermenis, ne prāts, lai izstāstītu stāstu. Mēs vienmēr varam pielikt priekšā tur puķi, vēl kaut ko, neviens nav pliks, visi izstāsta super seksīgi un viss ir kārtībā. Līdz ar to tur es ļoti skatos uz aktieriem, lai viņi to dara savu robežu ietveros. Un varbūt jūs jautāsiet, kāpēc nevar taisīt intimitātes sapulces kopā? Tāpēc, ka tur ir power dynamic, tur ir dinamika, varas dinamika, kur ir režisors, producenti, aktieri, un dažreiz tas ir A-klases aktieris, kurš nosaka, darīsim šitā, man vienalga, es gribu tur šitā, vai arī ir kāds producents, kurš ir ļoti naudīgs, ļoti pieredzējis, jūs zināt, ja viņš pateiks, ka viss ir slikti, viss būs slikti, līdz ar to tās sarunas notiek individuāli, lai es tā kā tāds mediātors starp režisoru, vīziju, aktieru, robežam, producentu, likumisko pusi un pārējo visu komandu, tā kā dīloju, lai visiem viss ir labi. Pēc tam ir, protams, saruna atkal režisoru sakot, šis aktieris nebūs pliks, domājam citu variantu. Un tad vēl, protams, ir sarunas ar make-upu, par visa veida mākslīgajiem dzimumlocekļiem un visu kaut ko tam līdzīgu. Tad ir sarunas arī ar mākslu, kurš tur būs kas paklājis, un, protams, par kostīmiem, bet to ir pārāk gar rērunājis. To nestāstīšu, jo ir kāda lieta kā intimitātes veļa, jo, piemēram, īsts sacēlies dzimumloceklis nedrīkst parādīties kadrā vismaz Amerikas likumdošanā pilnīgi noteikti. Vienmēr tas ir mākslīgs, jo mēs nevaram prasīt no aktiera 5 stundu filmēšanā nepārtraukti lietojot viegru, lai viņa dzimumloceklis tā. Un tad, protams, ir filmēšanas. Un īstenībā man darba process, ja jūs iztēlojaties, viņš ir šitik liels, tad sagatavošanās aizņem tā kā 4 sešdaļas, filmēšana ir maziņa, viena sešdaļiņa, un noslēgums vēl ir viena maz sešdaļiņa. Līdz ar to man ļoti patīk teikums, izgāžot sagatavošanos, mēs sagatavojam izgāšanos. Jo vairāk es izdaru līdz tam, noformēju visu līgumu, visu informēju, mēs izjām cauri, kas varētu notikt, kas varētu būt riski, kādas traumas tur tam, traumas tur šitam. Tad mēs varam samazināt tās lietas, kas var notikt uz laukuma, jo pamatprincips ir ietaupīt laiku, naudu un cilvēku resursu, lai nav pēkšņi tā, ka kādam aktierim uzdāv vienkārši krīze, trauksme, un viņš nevar nofilmēties pilnīgi neko. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Bet, protams, nevienmēr ir tā, kā es jums te pastāstīju, tas ir tikai superīgajā situācijā. Bieži vien ir aktieri, īpaši arī vecāku gadagājumu aktieri, kas saka, man intīmo koordinātoru nevajag, es to esam darījuši mūžam, un es kāpēc tieši viņi ir tie, kas pēc tam pie tevis tā nāk un stāst, zin, kā pie man bija viena tāda filmēšanās, kur tur man tur pieskārās, tad man bija tāda filma, un viņi vienkārši stāsta tev visu savu stāstu, bet viņiem jau to intīmo koordinātoru nevajadzēja. Bet, ko mēs darām, mēs vienkārši klausamies un pieņemam un daram, un tad iespēja robežās, cik otram aktierim, piemēram, vajag mēģinam tos tomēr vecākos arī iesaistīt. Tad, protams, ir režisori un producenti, kas saka, kādā sakarā vajag intīmo koordinātoru, mēs to visu mūžu esam darījuši. Un tad, kad viņiem pašiem ir jāpasaka, piemēram, režisors, kura filmā ir ļoti daudz seksa ainas, un viņš pat nevar pateikt vārdu dzimumu orgāns, skaidrs, ka tur kaut kas nav kārtībā. Un tad ir tāds ļoti interesants situācijas, kā pie viņiem tik, jo arī producentiem es vienmēr saku, ja mums nav līguma parakstīts, ka šīs aktieris piekrīt, ka viņš būs kails, mēs varbūt nevarēsim izmantot šo kadru, jo viņš iesūdzēs mūs tiesā, bla, 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 bla. Tā kā īstenībā tur var būt daudz sekas, tas diezgan nopietni. Jā, un tad ir vēl viena man mīļākā sadaļa. Tagad ir aktieru boundary check-ins, ja mēs ejam cauri tam, kādas robežas, kur tur viņam drīkst pieskarties. Tā viņš vienmēr saka, man visur var pieskarties, Un tad es prasu, tā, pirkstu degunā var bāzt, pirkstu ausī var bāzt, pirkstu arī var bāzt. Un tad liela daļa, ne visi, liela daļa tā kā saka, jā, varbūt tomēr man ir kaut kāds robežs. Pirkstu nevajadzētu bāzt. Super, mums ir vismaz kaut kas, ko pierakstīt līgumā.
grūtākais šajā darbā īstenībā ir tad, kad es iečakojos ar aktieriem, visbiežāk ar aktieriem, tas notiek, iečakojos un prasu, vai tev viss ir ok, un viņš saka, ir ok. Un tu redzi, ka vispār nav ok. Un tu tā kā mēģini iet kaut kā caur maigos psiholoģijas, es esmu apmācīta, lai tā kā spētu, bet es nevaru pušot. Es varu pušot tieši tik, cik es varu, un īstenībā es nevaru. Es varu turēt telpu, bet es nevaru vienkārši vienas filmēšanas laikā atrisināt visas cilvēku sakrātās iekšā problēmas, un viņu saistībā ar intimitāti ir tik daudz. Es ticu, ka mums ikvienam ir kaut kāds stāsts, kas ir saistīts ar seksualitāti vai intimitāti, kas ir tāds... Un iztēlos, un tev kaut kādā, iespējams, kādā filmēšanā tas ir jānotēlo, un kaut kas atnāk, jo ķermenis atcerās. Mēs tik daudz pat varbūt nezinām, cik viens pieskāriens var atvērt veselu pasauli. Un tāpēc sāpīgāk ir tā, ka ir noslēgusies filmēšana, viss kārtībā, aktieris ir priecīgs, ka, es nevarētu bez Māras, vai forši bija atbalsts, bet tu redzi, ka vēl joprojām nav labi. Tad vienīgais, ko es varu piedāvāt, šeit ir tie kasārēji resursi, kuriem tu var uzvanīt, sēdē, man neko nevajag. Un lūk Dievu, ka viņš kaut ko, ka viņš būs gatavs, tas cilvēks. Viņš pieņem šo resursu un kaut ko darīs. Bet vēl ir viena lieta, es nezinu, varbūt kāds no jums zina arī mani ne kā intīmo koordinātoru, vienkārši kā Māru Sleju, kur bieži vien ar gobzem saklēdzās TV3 visām tos dīvainos ēšanas raidījumos nepiekrīt. Ēšanas raidījumiem TV3 tie diezgan sarežģīti, mēdz sabojāt karjeras. Bet mūsu mīļā Zanda, kas visticamāk drīz ir runās, es ļoti ceru, gribu dzirdēt, ko viņa stāstīs. Viņa kā režisori bija, pavisam nesen mēs filmējam GO3 seriālu, praktiskā kokvilna. Un Zandai, cik es sapratu, kāds cilvēks prasīja, ķipa, kā ir strādāt ar Māru Sleju, viņa taču tur over, tā kā pārāk liela personība. Un tad Zanda pateica tādu fāzi, ko es tagad visiem saku. Zana teica, ka jūs Māru Sleju uz filmēšanas laukumu pazīt nevarētu. Un es ceru, ka tā arī ir, jo īstenībā es mēģinu būt tiešām atbalstoša, dažreiz arī stingra, kad Zana vienreiz teica, kāpēc vajag tas intīmā ir koordinātors, mēs jārasaku. Man tāds pļāviens, es vairs nekad nestrādāšu. Tā es nē, ir jau forši, ka tu esi un viss ir kārtībā. Līdz ar to es šo profesiju tiešām uztveru ļoti nopietni, bet es arī esmu tā, kas man viens operators teica, bet Māra, nepazaudē savu to jēlos joks, īstenībā es diezgan nēstīgi tādu pa dzīvi. Es esmu bijusi tā aktris dažreiz, kas diezgan tur, smuka pupi un tā. Es runāju, kā Māra Sleja, tagad nekā intīmē koordinators, jā. Un tur tā problēma, un man viens gaismotājs saka, bet Māra, nepazaudē to savu sesiju. Un tāpēc man ļoti patīk, kad arī praktiskās kokvilnas filmēšanā, man liekas, ļoti forša komanda brīnišķīgi, kas ik pa laikam dzird kaut kādu jociņu, tur pasaka, bet tas arī bieži vien strādā, jo tas atbrīvo komandu un sarežģīts ainas filmējot. Īstenībā izvarošanas ainas var nofilmēt arī smieklīgi, ja tu ļauj cilvēkiem darīt trakas lietas, un tas ir kā cīņa vai vēl kaut ko, tu iekļauj to, kas cilvēkam tajā mirkli vajadzīgs, ja viņam vajag lamāties rupi un teikt seksistisks joks tajā laikā. Vienalga, daram galvenais, lai mēs varam mierpilni, cieņpilni izdarīt to procesu. Un tad, man Zanda uzdāvināja rap partijā kaut ko tādu, kas man likās, es nepaņēmu līdzi, bet maisiņu ar teicienu, ko es izmantoju nepārtraukti šajās filmēšanās, kur visu laiku kāds kaut ko jēlu joku pasaka. Es vienmēr teicu, ļoti labi, bet turpināsim lietot profesionālu valodu. Tā arī ir. Viss, paldies jums. Visu labu. Māra, paldies tev liels, ka tu atnāci un izstāstīji savu stāstu, ka tu izstāstīji par to, ko nozīmē būt intīmo ainu koordinātoram un cik tas ir nozīmīgi. Un es ļoti ceru, ka Latvijas kino vairs nebūs tādu situāciju kā ar Anna Lou, kur cilvēki jūtas pēc tam slikti, gan mentāli, gan fiziski. Un mēs nonāksim līdz tādai situācijai Latvijas kino, kur visi cilvēki, kas filmēs, laimīgi par to, ka to ir piedzīvojuši. Nu ko, skatieties praktisko kokvilnu, klausieties podkāstu Muša, šērojiet un laikojiet, atcerieties, mums tas ir ļoti svarīgi, jo mēs esam maziņi, bet mums ļoti svarīgi ir, lai mūsu stāsts sadzird pēc iespējas vairāk cilvēku. Nu ko, tātad, pati svarīgākā lieta, kas tad veido podkāstu Mušu? Podkāstu Mušu veidoju es, Džēma Sudrema, Marta Herce, Agata Mežula, Aneta Valaine, Anna Katrīna Elme un Linārds Ronka. Paldies un tiekamies nākamajā epizodē. Čaļņā!